Mani sauc Artūrs Bogdanovičs. Es tautā zināms kā Mr. Boga. Nodarbojos ar skateboardu jau 17 gadus. Kopš 10 gadu vecuma braukāju ar skeitu. Skateboardu kultūra Latvijā ir bagātīga, augoša. Teiksim tā, jaunieši arvien vairāk skeito, arvien vairāk sāk skeitot meitenes. Ir ļoti daudz skateparku. Ja būtu tāds skateparku blīvums pēc valstīm, tad Latvija varētu būt jānepat pirmajā vietā. Sev un vecākiem saka, ka īstenībā skateboards man ļoti uzaudzināja par tādu personu, kāda es esmu. Tevis kaut kādas rakstura iezīmes. Lielākie izaicinājumi pēdējā laikā varētu būt mentāli. Varbūt tāpēc, ka tas ir tiešām kļuvis par kaut ko tādu svarīgu. Sniedz kaut kādas darba iespējas, sadarbības projektus, un tas noteikti tās ir pa laikam kaut kādas traumas. Tieši nesen bija, šobrīd joprojām atkopjos, un tas liekas, ka vienkārši viss pazūd. Es aši noslīpēšu, jo šis būs skaļi. Vietpulkstenis ikdienā man ļoti nodara ar visādām featurām un funkcijām, kuru dēļ bieži vien negribas vilkt ārā telefonu. Piemēram, chronometrs, timers, visi arī paziņojumi. Tad, protams, visi tādas sportiskās aktivitātes, pasakot tām līdzi. Sakārtam, uztaisam bildi! Gan savam pulsam, gan distancēm nobrauktajām ir interesanti pasakot miegam. Ir forši no rīta pamosties un paskatīties savus miega datus. Var uzlikt kaut kādu mērķi un skatīties, cik tas mērķis sasniegts un vai arī kas ir trūcis. Piemēram, man šonakt sakrāja, diemžēl, tikai nepilns 5 stundas miega. Viņš uzreiz dod kopējo rezultātu, ko ieteikumus, ko vajadzētu, ko nevajadzētu. Man šķiet piespiest ielikt sevi ritmā, sakopt kaut kādus paradumus, varbūt ar vēlu ēšanu, tādiem ieteikumiem palīdzēt. Pulkstenis man jau sen ir kļuvis par tādu neatņemamu ikdienas aksesuāru. Tas ir aksesuārs, kas krīt acīs, un man šķiet vēl izteiktāk, ja to nesās skaters, jo bieži vien tas pārsteigums nāk kopā ar jautājumu, vai tev nav bail sasist to pulksteni? Tā sajūta ir patīkama, ka tā kā nē, man nav bail. Šilts, es nesasitu neko tev.